Labvakar, piekdienas vakarā šeit TV3 ziņu studijā Edijs Bošs. Jaunie vilcieni sākuši kursēt. Pasažieri saka, beidzot no Latvijas sliedēm Krievzeme prom, Eiropa atnākusi. No diplomātiskajām aizkulisēm jaunas detaļas par to, kā vakar Briselē Eiropas Savienības samitā izdevās neutralizēt Kremļa veto. Šajā ziņu pusstundā vēl arī par šādiem tematiem. Jau nākamgad Kanāda, kas Latvijā vada NATO kaujas grupu, ievērojami paplašinās savu klātbūtni. Par to šodien Rīgā paziņoja Kanādas aizsardzības ministrs. Ikgadējā autismam veltītā konferencē speciālisti uzsver akūto nepieciešamību pēc statistikas datiem, lai beidzot uzzinātu, cik tad Latvijā ir bērnu ar autiskā spektra traucējumiem. Pēc gadu desmitiem ilgušiem strīdiem izdevies rast risinājumu tilta pār Salacu pārbūvēi. Atbildīgie cer, ka kritiskajā stāvoklī esošo objektu izdosies atjaunot 2 gadu laikā. Pēc 2,5 gadu ilgas rekonstrukcijas savās vēsturiskajās telpās atgriežas Latvijas Leļļu teātris. Beidzot pienācis tas mirklis, kuram varbūt daudzi pat nemaz vairs neticēja. Pēc šķietami nebeidz...